Salamana pamācības, 3. nodaļa, 11. līdz 12. pāns. Mans dēls, neatmeti tā kunga piešķirto mācību un nesajūti nepatiku par viņa uzlikto pārmācību, jo, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu, kā tēvs pret dēlu. Tēvs, ja es esmu bijusi abēdināta, jo esmu bijusi noniecināta, ja kāds noniecinājis manu ģimeni, manu ādas krāsu, manu tautību, manu draudzi, manu aicinājumu, manus talantus, manu finansiālo stāvokli un manu darbu, es lūdzu par pilnīgu dziedināšanu manai sirdī. Aizskar mani, ka es tieku pilnībā atjaunota. Es stājos pretī katram melu garam un izsmiešanas garam, lai tam pateiktu, jūs neesat no Dieva. Es jums pavēlu atstāt manu dzīvi Jēzus Kristus vārdā, visu varenā ķēniņa. Iebiedēšanas gars, kas bija nācis, lai mani nogāstu, es to apstādinu un aizliedzu man tuvoties, un man, ko darīt, to, ko Dievs man ir paredzējis. Jēzus Kristus vārdā es salaužu tā spēku pār manu dzīvi. Tu beidz no manis, jo es to pasludinu ar savu muti, Dieva dotās autoritātes spēkā. Es apliecinu, ka es darīšu visus tos darbus, ko Dievs priekš manis ir paredzējis, un nekas tam nestāsies pretī. Varbūt es pati sevi esmu noniecinājusi vai šaubījusies, ka manas lūgšanas nekam neder, bet Jēzu, tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Viņš ir aiz sava vārda, lai to piepildītu, un tu esi apsolījis, ja es lūgšu ar ticību, tad tu piepildīsi to, ko es lūdzu. Tāpēc es nešaubīšos to, ko es lūdzu lūgšanā. Bet es palikšu pārliecībā un neatlaidībā, ka Dievs grib tās atbildēt. Dievs man ir devis ticības garu, es esmu lūgšana persona. Tad, kad es lūdzu, ir panākumi. Tad, kad es lūdzu, lietas mainās. Tad, kad es lūdzu, Dieva eņģeļi darbojas. Attiecīgi uz manām lūgšanām un pasludinātajiem vārdiem, to, ko Dieva sirds ir sagatavojis priekš manis jau iepriekš. Es saņemu uzvaru savās lūgšanās, jo tās ir spēcīgas. Dievs tās lieto, lai es darītu labos darbus, lai tās lietas, kas ir Dieva sirdī, piepildītos uz zemes, citu cilvēku dzīvēs, kas ir ap mani, manā ģimenē, manā draudzē, manā reģionā. Caur manām lūgšanām es sasaistu un es atraisu lietas Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, stiprini mani. Āmen.